Finanšu ministrijas sabiedriskās domas jaunākais pētījums apliecina, ka pēdējo 2 mēnešu laikā iedzīvotāju informētība par eiro ir pieaugusi par 7%. Jau 65% no respondentiem jūtas labi informēti par eiro ieviešanas jautājumiem. Līdz ar 1. janvāra valūtas nomaiņas brīža tuvošanos arvien lielākai sabiedrības daļai eiro kļūst par ikdienā svarīgu tēmu. Aptaujātie kā īpaši būtiskus uzsver praktiskos jautājumus. Vairāk nekā 80% interesē, kā eiro ietekmēs algas un pensijas. Socioloģijas doktora Dagmāra Beitnere-Legalla uzsver valūtas nomaiņas nozīmīgo lomu valstī. Pārējot uz eiro ir svarīgs brīdis Latvijas vēsturē. Mēs faktiski izdarām savu vēsturisko izvēli piederēt Eiropas Savienībai visdziļākā nozīmē. Iedzīvotāju attieksme par eiro ieviešanu ir stabila. Arī jūlijā pārēju uz eiro atbalstīja 38% aptaujāto. Iedzīvotāju noskaņojuma dinamika ir līdzīga kā citās valstīs, dažus mēnešus pirms eiro ieviešanas. Noskaņojums ir dažāds, un ja visa sabiedrība būtu ar lielu sajūsmu uzņēmusi pārēju uz eiro, es domāju, ka kaut kas nav kārtībā. Ņemot vērā vēsturisko pieredzi, latvieši pēc dabas ir konservatīvi un skeptiski noskaņoti pret pārmaiņām. Pētniece prognozē, ka attieksmes maiņa būs vērojama līdz ar faktisko eiro ieviešanas brīdi, kad iedzīvotāji varēs personīgi pārliecināties par eiro ieviešanas rezultātu. Eksperti arī izceļ komunikācijas būtisko lomu eiro ieviešanas procesā. Mums vairāk sarunāties savā starpā, gan mediju līmenī, gan valdības līmenī, sarunāties savā starpā un redzēt procesa pozitīvos aspektus. Demogrāfijas doktora Zane Cūnska uzsver, ka svarīgi ir arī pašu iedzīvotāju attieksme, aktīva informācijas meklēšana, iedziļināšanās tajā un atbilstoša rīcība. Cilvēkam ir jābūt pašiem aktīviem, meklēt un saprast un iedziļināties un tiešām meklēt un jautāt to informāciju, kas viņiem ir nepieciešama. Beitnere-Legalla arī atzīmē, ka ar pāreju uz eiro Latvija noslēgs integrēšanos Eiropas Savienībā. Es ar patiesu prieku vēroju, ka aptaujas arvien vairāk uzrāda, pozitīvus rezultātus, ka Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk identificējās ar piederību Eiropai, ka viņi ir eiropieši. Un tas nozīmē, ka mums ir vienkārši kopīgi ar sirsnību, ar cieņu, ar sapratni jāatvadās no mūsu lata. Un jāsaprot, ka laika mainās un mēs dodamies pretī savai nākotnei, kurai vajadzētu būt veiksmīgākai.